Nu, lūk, esam klāt. Pie estrādes. Jā, mēs esam Saukrastos, un Saukrasti ir vieta, kur es pavadīju visas savas vasaras. Un te vienmēr bija tāda nožogotas līnijas, un mēs ar riteņiem tā kā braucām pa klusos slepeni skatīties, kā tur viss notiek, kā tur uzstājas prāta vētra. Piemēram, vai labvēlīgais tips, vai vēl kāda grupa. Mums bija markeri, un es ar flomasteriem rakstīju. Te bija es un visādas muļķības. Vispār nav apzīmēts, kas tā pa jaunatni. Un iedeva kaut kādu naudiņu visai nedēļai, un tad piekdienas vakarā mamma atbrauca. Pārējo visu nedēļu es dzīvoju. Reizēm pat viens pats, un man patiesībā pat patika. Man nebija ritenis bērnībā, man šausmīgi gribējās riteni. Vienu vasaru es vienkārši saliku riteni no visādiem krāmiem. Kaimiņiem tur rāms bija palicis, vienam tur deltas aizmugurējā riepa, kādam tur zobrats. Es lēnām saliku šausmīgi dīvainu riteni. Es viņu vēl nokrāsoju grīdas krāsu, gaišu kaut kādu. Beigās viņi tik krūti uztaisīja, ka vienam draugam šausmīgi patika tas ritenis, un viņš iemainīja man pret viņa sporta riteni ar 4 ātrumiem. Es gribu ar tādu riteni braukt. Līdz kaut kādiem 10 gadiem es sportu nodarbojos, lai cik jocīgi nebūtu. Man patika basketbols, brālim līdz gāju uz teikvando, brīvām cīņām, pingpongu mācījos. Un kaut kur pēc 10 gadiem es aizgāju uz teātra pulciņu. Un, protams, patika un padevās, un visi man slavēja, un ar to jau pietiek, kad tu esi kaut kur noderīgs, kaut kas tev izdodas. Un tad tas, protams, arī tas teātris tā kā man saindēja tā ideja visu pati par sevi. Pārtiks ražotāju vidusskolā mācījos profesiju maiznieks, konditors, konfekšu ražotājs. Vienkārši tajā brīdī, kad es beidzu pamatskolu, es sapratu, ka man gribas kaut kādu vēl profesiju, kaut ko interesantāku, pamainīt vidi. Tas tiešām bija interesants, mācoties tur. Man bija prakses visādas. Es biju Laimas fabrikā, kādu mēnesi nostrādāju, visādās kafejnīcās, cepu bulciņas. Bet tas, ka es varētu visu mūžu strādāt cehā, tas nebija mans mērķis. Pat tehnikuma laikā jau drusciņi gatavojos, ka es stāšos Kultūras akadēmijā. Bija tāda režisora Antonija Apele. Un bija lieliski iespēja iet uz radio pie viņas uz pagrabiņu. Viņa man visu kaut ko mācīja, stāstīja. Mācīja sagatavot dzejoli, teksta analīzi. Tad es iestājos akadēmijā, režiju. Tas bija pirmais kurs, kur mācījās tikai it kā režisori, bet patiesībā Māri Ķimele mums mācīja visu, kas ir saistīts ar teātru. Mēs ļoti daudz piedalījāmies viena otra etīdēs. Es pat faktiski beidzu to akadēmiju ar ļoti daudz aktieru darbiem tieši, nevis režijas darbiem. Kaut gan šodien es skatos, piemēram, visi mans kurš tomēr ir režisori. Viņu ļoti daudz. Valters Sīles, Laura Groza, Ines Mičula, Kārlis Krūmiņš, Juris Jonels. Viņi patiesībā visi strādā, Inga Tropa. Visi strādā, un es uzskatu, mums bija tāds ļoti veiksmīgs kurs. Tad, kad es beidzu, man bija ļoti daudz tieši aktieru piedāvājumu un aktieru lomas. Un es spēlēju Dailes teātrī pie Kārļa Auškāpa vienā izrādē. Viņš man paņēma no akadēmijas. Tur vajadzēja tādu pusaudzi spēlēt. Un tad, kad es jau tā kā tuvējās jau 4. kursam, tad Māri Ķimele vienkārši Auškāpa un pateica, tad tu esi paņēmis no mana kursa Edgaru, tad lūdzu parūpēs, lai viņam arī būtu darbs. Un tajā laikā Kārlis Auškāps iestudēja Leļu teātrī, iestudēja Karlsons, kas dzīvo uz jumta. Un viņš kaut kā tā kā sarunāja ar iepriekšējo direktoru Beķeri, ka es varētu iet pie viņiem strādāt. Es tajā brīdī es spēlēju citu Dērtī dīlā, es spēlēju Dailes teātrī, un es ieeju, un tur tieši gatavoju izrādi ar marionetēm, Karmenes sievietes versiju. Cītīgi, rūpīgi, ar diegiem kaut ko ņemas, un es vienkārši atnācu uz to mēģinu, bet tiešām tas ir mans. Jo tas ir tik piņķerīgs darbs, un tu jau nevari tā pats izspēlēties. Tev ir tagad veselu dienu paiet, kamēr tu ietrenē vienu lelles kustību vai pārsien lelli, un viss tā domāšana, bet tad kaut kā tas tik man visu ierāva, aizrāva tik organiski, ka es sapratu, ka tas Leļu teātris, teātra žanrs veids, ka viņš ir tik neizsmeļami bagāts. Viņā var izteikties
100 reizes vairāk kā dramatiskajā teātrī. Es kaut kur, tagad varētu viņu salīdzināt vairāk, viņš kā, Leļķētu nevar salīdzināt ar dramatisko teātri, drīzāk var pietuvināt kino, animācijai. Līdz ar to tās robežas ir milzīgi plašas, izpausmes veidi, žanri, spēles veidi, visas trakākās lietas var īstenot. Viss tas, ko cilvēks nosapņo sapnī, viņš to var realizēt Leļu teātrī. Vispār ir ļoti veselīga acīm redzēt horizontu, tāpēc, ka tas ir tālākais punkts, ko daba ir atļāvusi cilvēkam redzēt. Acīm vajag izveidināties tādā veidā. Nedomāt par darbu ļoti grūti, faktiski neiespējami. Patīk staigāt pa mežiem, aiziet uz jūru. Mēs vienmēr kaut kādas mazās ekskursijas izdomājam. Būtiski ceļš, kamēr bērni mazi, ar viņiem daudz pavadīt laiku, kamēr viņi aug. Vispār, tā, ka pirmkārt ļoti grūti ir saprast citus cilvēkus, saprast, kādi viņi ir, ar ko viņi domā, kāpēc viņi tieši tā vai savādāk rīkojas, bet vēl grūtāk ir saprast pašam sevi. Kādreiz no malas kāds var spriest kaut ko, bet tas jau nav tas patiesums. Es reizēm domāju par sevi, kas arī īsti nezinu, kāds es esmu. Kas manī kādas jūtas domas raisās, notiek. Tas ir, man liekas, tāds, kurš cilvēks ir tik interesants un ka viņš ir mainīgs, nepastāvīgs. Visā domu procesi notiek cilvēkos. Arī manī. Tas, ka jādzīvo tā šausmīgi plaši atvērtām acīm un jāpieņem to, ko dzīve piedāvā, to, kas apkārt notiek. Jāpamana iespējas. Kaut kā tā.